Labrīt, labdien, labvakar, lai kur jūs arī būtu un ko jūs tagad darīt, esat sveicināti atpakaļ podkastā Viesistaba. Ar jums neviens cits kā Rauls Gaupšteins aiz mikrofona, abi brāļi, Patriks un Marks, aiz tehniskajām pusēm, aiz tehniskās kameras un visām citām lietām. Paldies jums, vīri, ka mēs varam būt te un tagad filmēt un nodot tālāk šo saturu klausītājiem un skatītājiem. Mēs šodien esam kādā ļoti īpašā vietā, par kuru zina retais. Un es īsumā, braucot arī uz šejienu, arī sēžot pretī šodienas viesim sarunu biedram cilvēkam, ar kuru veidosim sarunu, teicu, ka šī laikam būs pirmā epizode, kuru es nespēšu un arī negribu pieteikt, jo jebko, ko es teikšu, tas būs mans skatījums, mana prizma, mans atspoguļojums, un ņemot vērā, ka šī vieta, kur mēs patreiz esam, ir liels noslēpums, tāpat arī cilvēks, kas ir aiz šīs te vietas, aiz šī projekta, aiz šīs idejas, arī ir viens liels noslēpums. Es domāju, ka nevilksim vairs garumā. Šī noteikti ir īpaša epizode, šī noteikti epizode būs citādāka. Un kā jau Viesistabā mēs runājam par dziļumu, mēs runājam par vērtībām, mēs runājam par cilvēkiem, par to, ko mēs neredzam ar aci, par to virtuvi, kur mēs publiski nerādam, negribam rādīt, par dvēseli. Tad šodien mēs esam ieradušies pagrabā pie cilvēka, kas ir aiz šīs te visas idejas, aiz šī te pagraba. Sveicināts pagrabs. Sveicināti. Kā tu jūties, kā tev iet? Es jūtos tādā diskomfortā īstenībā, bet tikai caur tam diskomfortam ejot cauri, es arī pats esmu audzis dzīvē, un tā kā esot kaut kādā trenera statusā, kādu es ieņemu šeit, tu arī esi komfortā, un es atkal jūtu to pašu, tā kā pirms mēs ieslēdzām tos mikrofonus, es biju vienā sajūtā, un tad, kad viņi tika ieslēgti, man sirds sāka sīsties ātrāk. Un kaut kādā ziņā es to arī vēlos pateikt un to neslēpt, jo tikai ejot šādās sajūtās un savās bailēs un viņās paliekot un nebēgot no šīm sajūtām prom, mēs varam augt. Un tāpat kā situācijas, kurās es lieku citus cilvēkus, un es arī lieku sevi savā privātajā dzīvē, lai atrisinātu sevi, savas bailes, varbūt maldīgus priekšstatus vai traumas. Arī šī priekš manis ir tāda jauna pieredze, teiksim tā, sēdēt šeit, un šobrīd es apzinos faktu, ka mani redzēs un dzirdēs daudzi tie, kas mani nepazīst vai nezin, vērtēs. Es to apzinos, es to pieņemu, sēžot šajā krēslā, es to brīvprātīgi izvēlos. Un, man šeit ir jābūt, un tas viennozīmīgi trigerē to kaut kādu kauna traumu, kaut kādu vērtējumu, kritikas traumu, bet īstenībā tas ceļš uz to personisko brīvību ir atkritīties un atbrīvoties no tiem visiem viedokļiem. Un to var izdarīt tikai un vienīgi ejot tur, kur tevi redz, tur, kur tevi varbūt vērtē vai dzird, un būt pašam sev un aizmirst par to visu. Noteikti, kad arī tevi citādākā gaismā redzēs tie, kuri tevi jau arī zina. Ļoti iespējams. Es pieņemu. Pirms mēs vispār sākam šo visu sarunu virzīt tālāk, es gribu to pateikt publiski paldies, ka mēs varam būt šeit. Tavā templī, vietā, kuru tu negribi publiski atklāt, kuru tu negribi publiski rādīt, un es respektēju to. Un paldies, ka tu apsēdies uz sarunu, jo tev nav daudz sarunu, tev nav daudz interviju publisku, un man tiešām patiesi gods būt šeit, te un tagad, kopā ar tevi veidot šo saturu. Maksimāli ētisku, respektējot vienam otru. Un es pieņemu, ka
šai epizodē noteikti būs daudz skatījumi. Un tāpēc gribu pateikt pāris lietas, kuri nezinu, kas ir viesistaba, tāpat kā tie, kas nezinu, kas ir pagrabs. Mēs neko nemontējam, mēs neko negriežam, mēs neko, teiksim tā, neslēpjam, nolamājies, apkrīt rīki, kaut kādi filmēšanas ekipējums, mēs turpinam. Nekas šeit netiek noslēpts. Tieši tāpatās kā dzīvē vajadzētu būt, ka tu ej cauri sūdiem, tu nenoslēp viņus. Tu nenoslēp savas tumšās dienas, savu tumšo pagrabu un tikai rāto savu skaisto pusi. Tāpat ir šo te podcastu. Kas ir Artūrs? Artūrs ir mans vārds. Es esmu cilvēks ar savu dzīves stāstu, savu pieredzi, savu bērnību, savām interesēm, vēlmēm, ēdieniem, kas man garšo, filmām, kas man patīk, sāpēm, kas man sāp, sapņiem, kurus es gribu piepildīt, izdzīvot. Viņi neatšķirās no vairākuma vienkārši cilvēku sapņu un vēlmēm. Un tad ir arī pagrabs, un es esmu, kā pagrabs ir šīs vietas un pieredzes nosaukums, kad es esmu šeit un vadu šīs pieredzes un pārbaudījumus un šos darbus ar sevi. Cilvēki uzrunā tevi šīs tā kā pieredzes vārdā, teiksim, treneri, viņi saka arī pagrabs, jā. Un, teiksim, tam pagrabam vispār ir ļoti, ļoti daudz šķautnes, un es teiktu tā, pagrabs ir arī tāda viena no manām identitātēm, un kad cilvēki miedarbojās ar mani šajā pieredzē, tad viņi nesatiek varbūt tik daudz to Artūru, un viņi nesatiek visdažādākās Artūra daļas, viņi satiek to pagrabu, jā, to trenera daļu un to daļu, kura spēja nodrošināt šo pieredzi un to efektu uz viņiem. Labs piemērs būtu, ka tu nezini, kad tu atnāc pie terapeita, pieņemsim, tas ir salīdzinājums, jā. Viņš priekš tevis ir tāds tēls drošā telpā, savā ziņā autoritāte, kurai tu vari uzticēties un ar kuru tu miedarbojies noteiktos nolūkos. Ja tavu terapeitu sauc Jānis, Jānis priekš tevis ir, tu redzi un miedarbojies ar noteiktu Jāņa daļu, bet tu nekad neredzi, kā Jānis dzer aliņu. Un tur Jāni neej tur patusēt un kopā tur krevetes paēst vai kaut ko tādu. Ja? Un tas īstenībā arī nav vajadzīgs, jo tad Jānis kļūs par tevi nederīgu instrumentu kaut kādā ziņā. Tāpat laikā ir arī tā cilvēcība un arī tā ir kaut kur jāpludina iekšā. Mēs visi mācamies šo dzīvi. Arī es cilvēkiem mācu lietas un tāpat laikā es mācos no viņiem un arī es mācos dzīvot. Kas ir pagrabs? Pagrabs ir, tam ir daudz un dažādi skaidrojumi. Es dažreiz iedomājos par to, es domāju, kurš skatīsies šito, kurš to klausīsies. Un, pagrabam ir, šobrīd es esmu pagraba 10. gadā. Jā, un ir mainījusies šī pieredze un vieta kardināli un radikāli. Esmu mainījies es kardināli un radikāli, jo tas viss ir par transformāciju, izaugsmi un apzinātām pārmaiņām sevī, lai pats kļūtu labāks, lai dzīvē būtu vieglāk, teiksim tā. Jo mēs visi kaut kādā ziņā meklējam vieglumu, jēgu, un runa ir par to, ka es domāju, ka sabiedrībā ir tie cilvēki, kas pie manis ar šo pieredzi satikās pirms 10 gadi, tad ir tādi, kas pie manis bija pirms 7 gadi, tad ir tie, kas pie manis bija pirms 5 gadi, un tad ir tie, kas pie manis bija vēl pirms 2 gadi, un ir tie, kas pie manis ir šobrīd. Jā, un visi šie cilvēki var satikties kaut kur randumā Rīgā vai Slokā, vienalga kur. Un viņi var pateikt, hei, tu esi bijis pagrabā? Jā, es esmu bijis pagrabā. Tu arī esi bijis pagrabā? Jā, es arī esmu bijis pagrabā. Un tas nosaukums ir viens, bet tā pieredzes būtība no tā impulsīva, agresīvā
sākuma, kur es uzsāku tādu melnus, tumšus, ne negatīvi tumšus, jā, bet ar agresiju, pozitīvu agresiju, bet ar negācijas piesitienu, tāds agresīvs trēniņus tumsā, kad es tikko sākās un es pats biju apaudzis ar daudz ko man bija risināt. Tā bija viena vieta, jā. Un tagad es esmu nonācis līdz šai dziļajai tādai apzinātībai un psiholoģiskai pieredzēji caur fizisku darbu ar sevi, praktizējot vērtības, un tā kāpšana tumsā vairs nav vienkārši melna sviedru bedra, bet tiešām tāda padziļināta sevis izpēta. Es zinu, ka es šobrīd neatbildu uz to, kas ir pagrabs, bet tā tad turpinot. Pagrabs ir pagrabs, tas kā es to saucu, filozofiskā ziņā. Pagrabs ir mūsu zemapziņa. Pagrabs ir tas mūsu zemapziņas nostūris. Katrā mūsos tā ir zinātne, psiholoģija. Tā ir tā vieta, kur dzīvo visas mūsu traumas, bailes, visas tās sajūtas un aspekti, kurus mēs negribam just, satikt un ar kuriem mēs negribam dīlot. Un es esmu radis tādu skaidrojumu, ka, teiksim tā, kā ir psiholoģijā, tu vari strādāt ar savu traumu tikai tajā brīdī, vai ar to savu nedrošību, tikai tajā brīdī, kad tā nāk ārā. Ja? Un tas ir sajūtiski, ja? Piemēram, tad, kad es pirmajā brīdī, kad es stāstīju, ka es nejūtos droši daļ tā vērtējuma, vai es neesmu sēdējis šādā vidē, un šī ir viena no manām pirmajām intervijām, priekš manis arī tas ir solis strādājot ar sevi. Es sevi ielieku noteiktās sajūtās, un man ir savas vērtējuma vai kritikas traumas, teiksim tā, ja? Un te viņas nāk ārā, mani vērtēs, par mani runās, no vienas puses mani pohuj, es esmu gatavs, es tiešām esmu, un man ir viegli, jo man šķiet, ka kaut kur šo visu es esmu pat izveidojis, lai trenētu sevi un to noņemt nost. Tad, ja tev ir kauns, tad tev ir jāiet fiziskajā realitātē, šajā, kur mēs sēžam, tu ej tur un tajā apstāklī, kurš no tevis sit to kaunu ārā. Un, kad tu jūti kaunu, tu nevis bēdz, jo es jūtu kaunu, es te negribu būt, man te nepatīk, visi ej prom. Viņš tevi pārņem, un tad nāk tā apzinātība. Es esmu šeit, un es redzu kaunu no malas, un es nebēgu no viņa. Es vairs nereaģēju uz kaunu, kā es agrāk reaģēju uz kaunu. Es saprotu, ka tas, kas man sen, varbūt manā bērnībā traumēja un radīja man to kaunu, tas nenotiek šobrīd šeit. Šīs apstākļas tikai pieskarās manai pagātnes rētai, un es atkal reaģēju, bēgot varbūt no, piemēram, aiziet uz dejām. Visi dejo, visi jūtās brīvi un bauda dzīvi, bet tev ir kauns no savām kustībām, no tevis. Ja? Tāpēc es vēlreiz saku, ja mums ir tā kauna trauma vai tā pašvērtējuma trauma, tev ir jāieliek sevi apstākļos, kur tas nāk ārā, tev tas ir jājūt, un tev tur ir jāpaliek. Jārunā ar sevi un jāatgādina, ka tas nav par to. Ja? Un realitāte tev pierādīs, ka tas kauns un kaut kas no kā tu bēdz, ka nekas no tā nenotiek. Tad neviens tevī visi smējās viens par otru un pa lielam visiem ir pohuj uz tevi. Un tā ir kaut kāda veca sajūta, kur tev vienkārši traucē dzīvot. Un tā tad rekur, lai mēs sajustu to, kas mums iekšējā pagrabā ir, mums ir jāieliek sevi situācijā dzīvē, kur tas iztrigerējās un izprovocējās uz āru šī sajūta. Ja? Jo rekur, es nejūtu kaunu sēžot mājās uz dīvāna, bet es jūtu kaunu esot uz deju grīdas, pieņemsim, ja? Kur tur meitenes skatās, tas kā piemērs. Man dejot patīk, bet vienalga ir bijis jāstrādā ar to. Un tātad ienākot šeit un šajā vidē, šajos treniņos un pārbaudījumos, cilvēks 100 punkti saskarās šeit ar savām bailēm, ar savu nedrošību, ar savu vājumu, ja, ar
ar visu kaut ko, kas ir ļoti nepatīkams, jā, bet tāpat laikā pārvarams. Un tas ir tas pagrabs, tā ir šī filozofija, tā ir šī psiholoģija, un tā ir tā pieredzes vadība, tās skaidrojums, un visa šī vide, kuru es esmu izveidojis, lai cilvēks varētu strādāt ar sevi. Un tur mēs varam tūlīt iet detaļās par to, ka fizisks darbs, par to, ka pagrabā mēs apsolam un kāpēc mēs apsolam, bet pagrabs ir tā vieta dziļi tevī, tā zemziņa, kur tu esi nolicis visu kaut ko, ko tu neesi risinājis, visu kaut ko, tas ir tās tavas koka saknes, tavas pils pamati, mājas pamati, jā, tavi pamati, tas ir tas tavs tumšais nostūris, kurā tu bieži nekāp, bet īstenībā, kurā kāpjot, it kā bailīgi un nepatīkami un sāpīgi, bet ja tu tajā visā kāp, tu to atpazīsti, iepazīsti un tu jūties drošāks tur. Un teiksim tā, ja mēs esam māja, jā, vai pils, un ja pagrabs ir sapelējis, ja pagrabā viss ir samests, jā, sen nav vēdināts, iemetušās žurkas kaut kādas iekšā tavā pagrabā, tad kādā brīdī tev skaistā fasāde un tavs, man viss kārtībā, man nav problēma, viss ir kārtībā. Tajā sāks rasties plaisas, un ja mūsu iekšējā dziļā emocionālā pasaule nav dziedināta un sakārtota, rodās slimības, mēs apspiežam šīs sajūtas ar dažādām atkarībām, ar pīpēšanu un tā tālāk. Tavs pagrabs ir tavas mājas pamati, tavs pagrabs ir tavas mentālās veselības pamati, un pagrabā ir regulāri jākāpj, un pagrabs ir regulāri jātīra, jākārto un jāapzina, un jāiet dziļāk un dziļāk, es teiktu, tajos nostūros. Pagrabi katram ir dažādi, kāds ir veselīgāks un kāds tam nav tik piedrazots pagrabs, kāds savā pagrabā vispār nav kāpis un viņam ir milzīgi psiholoģiski bloki un bailes, tu viņu aizved uz tām dejām. Nē, es negribu te būt, es negribu, ejam prom. Tas ir psiholoģisks bloks. Tā izskatās. Viņš grib racionalizēt to, ka viņam tas vienkārši nepatīk, jā, bet tā vienkārši nav. Tāpat kā ir cilvēki, kur tur negrib, lai viņiem pieskarās, bet pieskāriens cilvēciskai būtnei ir universāli nepieciešams, tas nav kaut kas subjektīvs. Jā, un visdrīzāk tas pretstats par to ir, tas tā pretreakcija uz to ir kaut kādas lack of, trūka tuvības bērnībā vai kaut kāda atbalsta, un es teiktu, ka baigais darbs ar cilvēkiem iestāstīt, ka tev vajag tagad regulāri katru dienu iet un apskauties un just visu to diskomfortu, kur tu jūti brīdī, kad tu apskaujies, un tev vienkārši jāpaliek tad apskāvienā. Un zini, kas ir, un tas būs jādara dahujā ilgi, un es ticu, ka tu nesaproti, kā tas strādā, un tev nav tik daudz pierādījumu, un es saprotu, ka tev man jāuzticās, bet vienkārši turpini iet dejot un paliec tur un ļauj sev to darīt, un tas pāries, un ej vienkārši apskauj kādu un jūti visu, ko tu jūti, elpo un pieņem to, un es tev apsolu, ka ar laiku tas pāries, un tad bieži jums šķiet, ka laiks ir mēnesis, un man uzdod to jautājumu, cik ātri es varu salabot sevi? Visa dzīve, jā, tur kaut kāds nav kaut kāds maģisks kurs, un tas mūžīgi būs daļa no tevis, un mūžīgi būs daļa no tevis. Man šķiet, ka tas ir tāds process, kurš nekad nebeigsies. Tā ir. Ir tāds teiciens, ka mans kapakmenis būs mans diploms. Es neesmu dzirdējis tādu teicienu, bet es esmu, tā kā man devīze ir turpiniet, tad es teicu, ka man uz kapakmeņa jāraksta turpiniet. Turpiniet. Jā, turpiniet. Nekas neapstājās. Nākamā transformācija. Jā, tieši tā, cauri visam. Jā, tā ir viena no mantrām pagrabā, cauri visam, un tā arī īstenībā par to. Tas, zinu, ka dažreiz pie mums atnāk fizisks treniņš, un cilvēki domā, ka tas tāds
tur smags dzelzis cauri visam, bet zini, viss tā niansētākā un emocionālākā doma ir tas, ka tu stāvi to savu visintīmāko baiļu priekšā un tu gribi bēgt no tā brīža, bet tu saki cauri visam, un tas runē par to cauri tavu traumai un cauri tai sajūtai uz to vieglumu un uz to mīlestību. Jo dienas ir dažādas, bet attieksme ir viena. Dienas ir dažādas, attieksme ir viena. Tas man tāds uz vīriešiem vairāk. Laikam, to var atkal ķidāt. Visam ir 1000 līmeņi. Mēs pie tā pieķersimies par vīriešiem un sievietēm. Es paklusēšu. Man nesen teica, ka es daudz runāju, bet tā ir. Kārtībā. Tu esi podkāstā, kur jārunā. Tā kā viss ir labi. Tā ir. Kāpēc radās pagrabs? Kāpēc tev ienāca prātā, ka tev to vajag? Zini, tas ir tāds interesants jautājums, jo pagrabs radās nevainīgi. Pagrabs radās... Es gribēju taisīt, es nodarbojos ar mūziku. Es repoju, es dziedāju, repoju angliski. Un es konstanti trenējos. Tajā laikā es nebiju vēl tik apzināts jaunietis vai apzināts cilvēks, kāds es esmu tagad. Es turpinu augt, bet tas viss sākās, jo es vienkārši gribēju es gribēju radīt to, ko es gribu radīt, un es saprotu, ka vajag tā, kā vajag, nevis kā sanāk vai labākais, ko es varu. Jo, ja tu gribi to, ko tu gribi, tad ir jādara tieši tas un tādā kvalitātē, kas panāk to, ko tu gribi. Un ar darbu, kuru es darīju to brīdi, un ar cilvēkiem, kuri man bija toreiz blakus, es nespēju panākt tos rezultātus, kuri man nodrošinātu un iedotu man ieguldījumus, lai es varētu ieguldīt un radīt to materiālu, kur es vēlos. Neskatoties uz to, ka es biju ļoti izveicīgs, harizmātisks un ar sevi manageables, un es varēju kaut ko sarunāt un tā tālāk, bet vajadzēja kaut ko vairāk. Un es teicu tā, es tajā brīdī vadīju tādu tā kā sevis paši izveidot mazu aģentūru ar audio cilvēku, kurš spēja producēt dziesmas un reklāmas un bija programmētais dizainers. Tad es biju tas, kurš gāja pie cilvēkiem, atrada šos klientus un tā tālāk, un lai mēs varētu kaut ko uztaisīt, un mēs dalījām to naudiņu. Jā, es sataboju klientus, visu to nodrošināju, visus tos procesus, un galu galā tas viss nenes tādus augļus, kādus es gribēju, un kaut kur tie cilvēki, kuri bija izpildīšanas galā, nenodrošināja to rezultātu, kuru es ar savu, varbūt, harizmu un iedvesmu apsolu šiem klientiem. Un radās kaut kāda disonance, jā. Un es aktīvi nodarbojos tajā brīdī ar vienkārši sportu un fitnesu, pats priekš sevis, es gāju sev tur vākt kopā. Tas ļoti patika, un es gāju brīvajā cīņā tajā laikā, jā, un es esmu diezgan spītīgs, naglīs, teiksim tā, un manī bija tā māksla iekšā un tā kaut kāda emocionālā harizma, un man vienkārši atnāca tā doma, ka es uztaisīšu savus treniņus. Es trenēju, es paņemšu telpu, un starp citu vārds pagrabs. Vārds pagrabs nāk no Ikšķilas, man bija mans brīvās cīņas treneris, un viņš mūs daudz džekus savāca, un viņš tāds Hruščovkas mājas pagrabā, mēs vienkārši to vietu, parasts pagrabs. Viņš saka, labi, tiekamies pagrabā. Jā, tā vieta sauc pagrabs, jā, jo tas vienkārši bija pagrabs. Jā, jo tas vienkārši bija pagrabs, bet to kā es to pagrabu visu nosaucu un to psihoterapiju, teiksim tā, priekš manis tas bija, es augu tur, kur man ir nērti, jā, un tāds izveidojās tas pagrabs, un tā es tur sāku, izbraukāju 101 pagrabam cauri, atradu telpas. Varbūt tu gribi kaut ko pateikt pa vidu. Es tā domāju, cik es varētu runāt stundām un stāstīt. Es tāds esmu. Šī epizode ir par tevi. Šī epizode ir par mani. Starp citu, kamēr tu varbūt ievelc elpu un vēl padomā, ko tu gribi vēl teikt par pagrabu, jo man šķiet, ka ļoti interesanti ir. Tu vienā brīdī teici, ka tu varētu iedziļināties detaļās. Man šķiet, ka detaļās nevajag, jo mums Es piekrītu tam, ka tu turi šo te kā noslēpumu.
kā vietu, kuru tev ir jāizbauda, kad tu atnāc. Nevis jāizstāsta. Tāpēc man liekas, ka ļoti labi tu esi pietiekami daudz izstāstījis, kas tas ir. Bet par to pašu procesu, kamēr tu padomā un ko tu gribi teikt, es īsumā gribu vienu interesantu lietu, ko es tikai sapratu. Sēžot, šodien ir 26. novembris. Tieši 7 gadus atpakaļ man arestēja un sabruka visa mana dzīve. Es nonācu savā lielākajā dzīves pagrabā. Tieši pirms 7 gadiem. 23:11, kas ir 11:11 vakarā. Right place, right time. Un tur sākās mans lielākais pagrabs. 3 gadu garumā. Tāpēc, kad es biju pie tevis šeit, es ienācu fiziski. Es domāju, es šeit jūtos komfortabli. Es zinu šito, kā tas ir. Un man ļoti patīk, ka tu te lietas klāt arī to mentālo pusi. Tas, ko tu teici, šī nav sporta zāle. Šeit vienkārši nenosvīst un neaiziet mājās. Ka šeit ir tā mentālā puse un kaut vai tā uzgaidīšana pirms visa pasākuma iedot to savu sajūtu. Un es tagad arī mēģinu domāt, kā pateikt tā, lai es nepasaku pārāk daudz, bet lai nolasītu tās sajūtas. Pagrabs ir pagrabs. Šeit nav patīkami. Šeit nav jābūt forši. Piekrīt absolūtai ideoloģijai par mājas pagrabu. Un kad viņš ir jātīra, viņai ir jābūt. Viņam jābūt sausam, viņam jābūt kārtībā. Tā ir tava zemapziņa. Absolūti. Un zini, kā piedod, ka es tev pārtraucu, bet mūs klausās dažādi cilvēki. Un zini, kā es esmu teicis arī tā, pie manis nāk visdažādākie cilvēki. Pie manis nāk narkomāni, un pie manis nāk visprogresīvākie, skaistāko ģimeņu pārstāvji un uzņēmēji. Pagrabā nāk daudz cilvēki pilni ar sasniegumiem, kur tā kā saprot, ka nekur, teiksim, to fizisko, emocionālo un apzinātības praksi, kādu viņi iegūt šeit un tādu, ka viņi nekur to nevar iegūt. Jā, viņi redz to šķautni citādāk. Tad ir cilvēki, kas ir pilnībā sabrukuši un viņiem tas saliek tās vērtības pa vietām, palīdz celties un palīdz savākties. Kā es saku, cilvēki ir dažādi. Pagrabs ir viens. Absolūti. Jā, kaut kā tā. Katrs redz kaut ko citu šeit. Jā, katram šeit ir ko atrast un dažreiz tur, zini, ar mani jau viss kārtībā, man nevajag to jūsu pieredzi. Es tāds, katrs savā līmenī atradīs savu. Bet tajā pat laikā es gribu teikt to, ka, zini, kā ir cilvēki, kuri nekāpj tik daudz tajā pagrabā savā un viņiem pat nevajag, zini kā, kāpēc es kaut ko tādu daru? Tāpēc, ka man tas ir aktuāli. Un tad es esmu tik daudz izzinājis par to, cik es esmu varējis priekš sevis, līdz šim laikam par to cilvēku un par to darbu ar sevi un par to pagrabu un par to kāpienu sev, lai palīdzētu sev. Un vienkārši man ir kaut kādā ziņā apzināti, es tā saku, ka man ir izdevies to labi nodot citiem, labi izskaidrot un labi kaut kā saprast, kāds tas apstākļus ārējais jāizveido ar noteikumiem un to vidi, jā, lai palīdzētu tam cilvēkam, kurš pie manis nāk un neprasi veselīgam cilvēkam, kuram viss kārtībā, kā nonākt, teiksim tā, zini, tu vienkārši pastaigājies gar jūru, tur vienkārši ieelpo, zini, un tev tāds, un tu zini, ka viņam nav bijis pieredze kā tev, tāpēc, kad tu gribi atrast ceļu, atrast kaut kādu ceļu vai pašizaugsmi vai pašdziedināšanos, meklēt tos, kas bija tajā čerņā un kad viņi ir tā kā iet ārā no viņas uz priekšu vai arī teiksim tā, tālāk izgājuši no tās. Tas ir, te es šobrīd neesmu šeit un tagad, un es tagad domāju, uz ko precīzi es atbildu no kaut kā, ko tu teici. Nē, šeit un tagad pirmo reizi. Es nebiju šeit un tagad pirmo reizi. Es zinu, kā es arī tā sēžu klausoties tevi. Toreiz, kas pirmo reizi pie tevis biju, ko es arī publiski pateicu skaļi, es nekaunos par savu pieredzi, un kur es esmu bijis absolūti. Es par to skaļi un publiski runāju, jo man ļoti gribas parādīt, es arī kādreiz biju tāds, kā tu teici, man īsumā patīk tavs vārds veselīgs. Es neticu vārdam veselīgs. Es šodien pamostoties, katru dienu man ir vēl viena diena. Vēl viena diena būt veselīgam, vēl viena diena būt loģiskam, vēl viena diena. Katru reizi, kad es kāpju augstā ūdenī, es arī saku savu, vēl viena reizi jāiekāpj ūdenī. Nav jau tā, ka pēc 7 gadiem augstā ūdens man tas ir zini. Kas tur ir? Tāpat katru reizi grūti. Katru reizi vēl vienu reizi pagrabs. Nevis 100, 200, 300 reizi, bet katru reizi vēl vienu dienu, vēl vienu reizi.
Un tad es toreiz tā arī publiski pateicu, ka es ļoti ceru, ka visi saprot, ko Artūrs šeit dod un grib iedot. Un kad es to vienmēr esmu teicis, kad mani 3 gadi tajā pakaļā, kur es biju mentāli, fiziski savā pagrabā, bija labākais laiks manā dzīvē. Reāli labākais laiks. Es neko nemainītu, lai kaut ko es neko nedot, lai kaut ko mainītu tajā laikā, tajā reizē. Jo tas bija tas, kas man izveidoja, un es esmu tas, kas esmu šodien. Un tāpēc arī ļoti bieži, kad izstāstu savu stāstu, cilvēkiem saku, es arī tev starp citu novēlu to, tikai harmoniskā veidā. Jā. Un tad pagrabs ir tā vieta, beidzot, kur var pateikt, hei, tā ir tā vieta, kur tu vari šo te dabūt harmoniski. Vienīgi ir viena lieta, tu zini to, ka tu no pagraba iznāks. Manā gadījumā es zināju, ka es neiznākšu, jo man bija mūža ieslodzījums. Draudēji. Un es zināju, ka man tas nekad nebeigsies. Vismaz šajā fiziskajā ķermenī man tas nebeigsies. Pagrabā tu zini, ka tu jebkurā brīdī izies. Tā ir, jā. Tā ir. Tagad mēs varam paņemt mazu pauzīti. Un atgriezīsimies tūlītās pavisam drīz. Ok. Kādas ir Artūra vērtības? Galvenā vērtība ir godīgums. Vienkārši atklātība un godīgums. Justies droši otra cilvēka klātbūtnē. Pabeigt to, ko... Tu domā ar cilvēku klātbūtnē? Tas vispār ir pat cilvēcisko vērtības. Es zinu, kā kopīga valoda, tā vientulība kaut kādā ziņā. Tu visu laiku attīsties sevī un tu esi bijis kaut kur no pagātnes, kaut kur tu esi bijis arī sāpināts pa savos veidos, jā, un nav izveidojusies tāda piepists un nav izveidojusies tā autentiskā saikne. Un mani draugi, paši mani tuvākie draugi ir mana ģimene, un man ir ļoti svarīgi, ka mēs esam godīgi viens pret otru. Vienkārši godīgi, ka nav kaut kādas komplimentu smērēšana, un vienkārši ir godīgi, kad katrs saka, kā ir, un tad tu vari uzticēties, jo tu zini, kad mīl, tad mīl. Kad dusmīgs, tad dusmīgs, kad tu sapisies, un jūs runājat par to. Svarīgi vērtība ir izrunāt lietas, vienmēr nokomunicēt lietas, kāpt tai pagrabā, jo rekur atkal izrunāšana ir kāpt pagrabā. Jo dažreiz cilvēki vienkārši kaut kas briest viņos iekšā, ir kaut kāda spriedze, ir kaut kāds priekšstats par kaut ko, bet cilvēki nerunā par to. Jo vai cik reizes mēs esam pieredzējuši to, ka mēs vienkārši sākam runāt viens ar otru un paliek vieglāk. Kaut vai tu izdusmojies, kaut vai tu dirsti pasūti, vai kaut vai tu izsaki tās jūtas, un tad ir skaidrība. Saprot, tu staigā kaut kādai sievietei, varbūt gribi kaut ko pateikt, vai pateikt, ka tev viņa ir svarīga, vai tev viņa patīk, vai tu turi sevī, un tad tu dīvaini kaut kā izturpis, tu vienkārši pasaki. Saprot, mēs nerunājam. Cilvēki fucking nerunā. Viņi nesaka, ko viņi grib. Viņi nesaka, no kā viņi baidās. Bet vienmēr kaut ko gaida. Jā, kaut ko gaida. Un cilvēki nerunā. Un zin kā ir runa par to, ka viņi nezin, ka viņi drīkst runāt. Es esmu atklājis savā darbā, ka cilvēki viņi nezin, ka viņi drīkst gribēt jebko. Ka viņi drīkst gribēt. Tu drīksti gribēt, ko tu gribi. Tu drīksti teikt un nokomunicēt. Tu drīksti domāt, tu drīksti nokomunicēt savas vajadzības. Tu drīksti novilkt savas robežas. Tev drīkst patikt tas, kas tev patīk. Un tev arī drīkst nepatikt. Jā, tev drīkst nepatikt. Tev arī besīt kaut kas, bet galvenais izdzīvo. Jā, un runāt. Mans vērtības ir atklātas sarunas. Mans vērtības ir godīgums. Manas vērtības ir mīlestība. Un neskatoties uz to, cik kaut kādā ziņā sāpīgu darbu un ceļu es piedāvāju iet, es visiem no sirds vēlu labāko, jo es neesmu nekad redzējis laimi bez sāpēm vai īstu lepnību, bez īsta pārvarējuma un tādu īstu cieņu bez kaut kādas cīņas. Un man šķiet, ka tā ir dzīve, man šķiet, ka tas ir skaistums. Tam nav jāiet kaut tās galējībās par to, ka visa dzīve ir mokas, bet tu zini, kā, tās mokas tev tā kā iepazīstinās tev pašu ar sevi. Viņas tev parādīs, ka tu neesi nemaz tik vājš.
Un visi tik ļoti bēg no sarunām, no atklātības, no grūtībām. Tik ļoti bēg. Jā. Un tas, kas ir ideāls, tas nav īsts. Bet mēs tik ļoti gribam būt ideāli. Laikam. Es nezinu, vai es gribu. Perfekti. Kas ir perfekts? Ko tu domā? Tas jau ir tas, kas, diemžēl, ir tā maska. Es neticu, ka ir ideāli. Es neticu, ka ir perfekti. Tu esi tāds, your imperfection is perfect. Tieši tā. Unique, tieši teiksim tā. Tu esi īsts tad, kad tu atzīsti, ka tu neesi tāds pilns, ka tu neesi gatavs. Jā, tu pieņem sevi. Ka tu pieņem, ka tev ir labās, sliktās īpašības. Bet tu arī neesi upuris, kurš saka, hei, es tāds piedzimu. Es vienkārši esmu tāds. Man bija grūti. Bet tu atzīsti un to strādā. Jā, bet zini, man arī bija. Mums ar tev bija viena saruna par šo vienu cilvēku, kurš it kā projicē es varu izprast, ka arī mani ilgi pieņemšana priekš manis bija tāds vārds, kuru es lietoju, bet es teikšu tikai pēdējos 3 savos dzīves gados es sāku pieņemt īstenībā sevi un patikt sev un līdz galam, teiksim tā, pieņemt. Jā, ar visiem kasjakiem es sāku pieņemt to, ko es daru. Zin kā, šeit es varētu pastāstīt par to, ka pagrabu ļoti ilgi sauc un vēl tagad sauc par sektu. Jā, par sektu. Un man tas ļoti sāpināja. Man bija ļoti sāpīgi, ka kaut ko, kamā es lieku tik milzīgu dzīves darbu, kam es atdodu savas stundas, rītus un vakarus. Jā, es tam atdodu savu dzīvi. Protams, es neatdodu, tā ir mana dzīve. Okay? Es izvēlos, ko es daru. Es gribu būvēt šo, tas ir mans mērķis, man patīk, es palīdzu cilvēkiem, es jūtos noderīgs, es varu paēst, un tas ir zaibīs. Jā, es to pieņemu, tā ir mana izvēle. Bet man sāpēja, jo tas galu galā nāk no sirsnīgas vietas. Neskatoties uz to, ka mans instruments dažreiz ir āmurs, jā, un kaut kāds dzinulis uz priekšu, un skarbs komentārs, objektīvs, kuru es varu pamatot, jā, bet kurš varbūt sāp tavam ego. Tas vienmēr nāca tā kā ar pamani to, jo ja tu redzēsi, ka tu esi mīzējis, ja tu atzīsi savu, pieņemsim tas, kurš ir, ja tu atzīsi to, ka tu esi mīzējis, tev būs ar ko strādāt, un tu vari nebūt, jo ja tu esi mīzējis, bet tu to neatzīsti, tu nekad nespēsi ar to tikt galā. Un es esmu pietiekami daudz atzinis savā dzīvē, un es negribu uzspiest nevienam atzīšanu, un es zinu, ka būs cilvēki, kas skatās širo kādā citā apziņas stāvoklī, un jums arī tiesības uz savu viedokli, uz interguļē, ko man tur māca, ko viņš tur dirš, un tā arī tā pieņemšana. Savot man ir jāpieņem, viss ir kā ir, un es esmu ielicis šeit sevi šādā lomā, un es nezinu, kāpēc tu neesi, varbūt uz nākamo epizodu uzaicinu kādu kasieru no Lidla, jā, bet redz, man vajadzēja darīt šitādas lietas, jā, un es šeit esmu, jā, un tagad man būs jārēķinās. Es arī piekritu šai sarunai, vai ne, un man būs jārēķinās ar visu, gan ar labo, gan ar slikto, kas no tādas sarunas var nākt, un tādus vārdus paužot, un tādas lietas sakot, jā, tad tur mans zāles dīleris no pagātnes tur teiks, ka es esmu divkosis, jā, un tad tur cita man bijusi draudzene pateiks, ka viņi zina, kāds es tur patiesībā esmu, bet es esmu fucking visāds, tā kā es neesmu perfekts, jā, bet es varu darīt labāko ar šo dzīvi, ko es varu darīt, un es varu attīstīties un augt, un viss galu galā ir par mani. Pat mana šobrīd pieminēšana, to, ka es domāju, ko tie cilvēki teiks un domās, ir mans tās traumas paliekas, kur es tāds nemierīgs, un es pieminu to visu. Bet tāpat laikā es cenšos ar tādu ekspozīciju palīdzēt kādam citam dzirdēt, jā? Jo es esmu izmalis to cauri, un pats izmalis daudz ko cauri, es jau neizmalu to, ko es zinu, no tīra gaisa. Man citi palīdzēja. Man citi cilvēki palīdzēja ar savu piemēru, savu domu gājienu, jo viss, ko es zinu, es esmu iemācījies no kāda cita. Jā, es piedzimu kā tukša balta, kad man dažreiz es atgriezīšos pie tās sektas, kas pagrabu sauc par sektu, pēc tam, kas man traumē, un to es racionalizēšu, kā es iemācījos pieņemt, un es atzīstu. Tā ir sekta, bet es paskaidrošu, un tāpēc, ja kāds nevajag stopēt šajā vietā, un tad pat ja arī stopē, lai stopē. Jā, lai stopē. Tā ir viņa, droši darat, ko gribat. Jā, darat, ko gribat, jā. Darat, ko gribat, un... Par sektu. Par sektu, nu labi, par sektu.
Zin kā, pagrabs ir vērtību sistēma. Ja, vērtību sistēma un noteikumu kopums. Un neskatot, un zin kā, arī reliģija un kristietība un jebkura cita reliģija ir vērtību un noteikumu kopums. Tu pieņem, ka ir tā, ka mēs daram tā, mēs ticam šim un mēs ticam šim, tas ir mūsu galvās, un tad mēs pēc šiem noteikumiem dzīvojam, pieņemam lēmumus, veicam rīcības, tur tam mēs maksājam, tam mēs nemaksājam, šo vārdu mēs sakam, šo vārdu mēs nesakam, šādu uzvedību mēs veicam un šādu uzvedību mēs neveicam. Šis priekš mums ir grēks, tas priekš mums nav grēks, katra ģimene ir sekta. Mums ir savas vērtības, mums ir savi noteikumi, mēs esam tur bērziņi un mēs nekad nelaužam savus vārdus un mēs parādu vienmēr atdodam un bērziņi vienmēr ir bijuši slēpotāji un mēs vienmēr būsim slēpotāji un uzņēmēji, mākslinieki nē, mēs esam darītāji un pie manis trenēs daudzi psihoterapeiti un arī katram cilvēkam ir ticība, saproti? Un tās visas Latvijas valsts ir vērtību un noteikumu kopums, katrs uzņēmums ir vērtību un noteikumu kopums, katra ģimene ir vērtību un noteikumu kopums, prieka vēsts ir vērtību un noteikumu kopums. Protams, tur ir pamatots, ka tur ir, viņi tic daudz augstākai būtnei, debesīs, Jēzus Kristus, un es nenopeļu nevienu, un katram ir tiesības uz to, ko viņš tic, bet tas visas ir vērtības sistēmas un kopums, un pagrabā vērtība ir solījums, jā, lietu iesākšana un pabeigšana, tas ir laika vērtēšana, patiesības runāšana, veselīgas un stingras robežas, tā ir nepadošanās, tā ir apzinātība, un ja tu iestājies šajā pieredzē, tu iestājies tajā uz 100 reizēm, un tāpēc, ka jebkura transformācija vai īsta jēga no kaut kā praktizēšanas notiek minimums 2, tas notiek ilgtermiņā un regularitātē. Tavs ķermenis nemainās no viena sporta zāles apmeklējuma, tava apziņa nemainās no viena terapeita apmeklējuma, jā, tu nekļūsti atkarīgs no vienas cigaretes, mēs runājam par negatīvo kaut kādu, jā. Viss, ko tu praktizē, kļūst par daļu no tevis un nostiprinās tevi, jā, lai tas ir sports vai lai tā ir pīpēšana, jā, viss, ko tu regulāri praktizē, daļa no tevis. Pagrabs ir šīs grūtības, emocionālās, fiziskās, un neskatoties uz to, kādas vērtības un kas ir sainstalēts tevī, jā, tu pieņem šīs vērtības uz šo laiku, un tu pēc šīm vērtībām dzīvo šo periodu, jā, vismaz šeit, uz šīm te sesijām, kuras tev jāapmeklē regulāri, un neskatoties ne uz ko, tu iztestē patiesi no sirds, jā, un tad tu, kad tu redzi, un tad tu vari izmest miskastē, teiksim tā, jā, vai tā ir, zini, ir pēc sektas, tu saka sekta, nedrīkst kavēt, jābūt godīgam, jābūt apzinātam, jābūt šeit un tagad, jāfokusējās, jāatzīst savas kļūdas, ja tu esi sapisies. Es nezinu, vai tas sliktas vērtības, es nezinu, ko darīt, vecīt, zin kā, es nezinu, kā no tā krusta vai no tā lāsta atkritīties, un es viņus pieņēmis. Saprot, ir pārāk daudz normālu un sakarīgu cilvēku, kas man ir izdziedējuši šo visu, saprot. Tieši tā, tu mācot viņus, viņi māca arī tevi. Jā, viņi visi māca mani, un es esmu pateicīgs katram cilvēkam, kurš ir nācis uz šejieni un caur, zini kā, man ir šajā ceļā kļūstot par to treneri, kāds es esmu tagad, un man ir ļoti interesanti redzēt, kāds es kļūšu vēlāk turpināt šo darīt. Es neesmu tas cilvēks, kurš sāka visus šos treniņus un visu šo pieredzi, un es biju daudz citādāks un impulsīvāks un agresīvāks, un tikai caur pieredzi ar cilvēkiem, viņi man spoguļoja mani pašu, un paldies tam Dievam, kurš ir īstais Dievs, un paldies man, ka man bija spēks redzēt sevi no malas un teikt, jā, šis ir par mani, un es spēju augt caur tiem cilvēkiem. Tāpat laikā arī, tas bija arī viņu traumas, bet viņiem ir viņu dzīve, man ir mana dzīve, un es esmu pateicīgi. Viņi arī nospoguļoja tevi. Jā, viņi man nospoguļoja. Mēs viens otru spoguļojam. Tā ir. Absolūti uz katru soli. Jā, tā ir.
runājot par to Dievu, es gribu piemitināt vienu lietu, varbūt es dzirdēju, varbūt nē, bet es, kad viņi dzirdēju to teiksim tā kā domu graudu, es sāku bišķiņ citādāk domāt. Es ticu, ka ir kaut kas augstāks, es ticu, ka ir kaut kāda visuma nerakstīta likuma, absolūti. Es esmu daudz apdedzinājies uz šo, un ir bijuši dzīves piemēri, kur tu redzi, ka, šitas bija rītīgs, what goes around comes around, 10 reizes sāpīgāk un tā tālāk. Bet uzņemies un with great success comes great responsibility. Tas ir arī par tavu šī brīža, piemēram, epizodi, par to, ko tu teici, kad tu apzinies, kad tu tiksi tā kā skatīts no visām pusēm. Gan pozitīvi, vērtēts, ļoti labs vārds, vērtēts. Un ir izvairījies, viss kārtībā. Tu uzņemies, tu nāc, tu sāki, tu skaļi runā, tu saproti, ka tu par to stāvi. Ir jāuzņemas atbildība. Jā. Nekas nenotikt, ja tu sēdētu mājās uz dīvānu un nekas nenotikt. Bet tad nekas nenotikt, ne labs, ne slikts. Es negribu teikt slikts, ne labs, ne izaugsme. Es gribētu teikt, laikam tā. Bet par to Dievu runājot, man ļoti patīk tas sakāmais ir, kad Dievs ar eņģeļiem sēdēja uz mākoņu malas un domāja, kur mēs varētu noslēpt dzīves jēgu cilvēkam. Davai liekam okeānā. Viņš saka, nē, cilvēks iemācīsies peldēt un iepeldējis okeāna dibenā un atradīs ideju. Varbūt ieliekam visaugstākajā kalnā. Nē, cilvēks izdomās, kā tur tikt un atradīs. Vēl tur bija visādi varianti. Un viņš beigās saka, ieliksim cilvēkā? Jā, ieliksim cilvēkā. Jo viņš savā kodolā nekad neieskatīsies. Un ja ieskatīsies, tad tas būs kaut kas tiešām īpašs. Un tad viņš ir, teiksim tā, nopelnījis atrast to dzīves jēgu, atrast sevi. Ieliksim katrā Dieva daļiņu. Viņi nevar atrast ārā, viņi var atrast tikai sevi. Visas atbildes jau ir mums iekšā. Un es saku, to pajautāšu, pie kā tu atnāci? Pie sevis. Ar ko tu strādā? Ar sevi. Un pie kā tu eji? Pie sevis. Cauri kam? Cauri grūtībām. Cauri visam. Jā, un tad ir vēl teiciens, kas ir viss? Viss ir viss. Viss ir viss, absolūti. Jā, tāpēc, ka un tas atkal, tas viss ir viss, nekad nav bijis, tas viss ir bijis tik daudz sajūtas, tik daudz domas, tik daudz. Cilvēku prāts ir tik manipulatīvs, ka mēs sevi tā sargājam. Mēs sevi tādu stāstu visi ir gatavi sev iestāstīt, lai viņi neraudātu, nejustu, neatzītu. Un saproti, kur rodās, ka tu radi šīs tik intīmi grūtās pieredzes, iekš kurām tu jūti nepatīkamas sajūtas, tu gribi projicēt uz otru, kurš ir zin kā, lai tev nebūtu tas jājūt, tu saki, tas taki traki, tas taki muļķības. Jā, tiklīdz tās ir muļķības, vai tiklīdz tas ir traki, vai tiklīdz tas, kurš tev saka, tur būtu jāiet, tiklīdz tu viņu nolēblo kā neadekvāti, tev nav jāklausās. Saproti, tas ir aizsardzības mērķis. Jā, tu noņem atbildību no sevis un viss. Tu tur kaut ko izdomāji, tur nav īstais laiks, nav īstā diena, tur ir trakais, smakais, bet es arī nepratojos tam. Šis ir, teiksim tā, ka cilvēks, skaistākais ir tas, ka cilvēks brīvprātīgi to dara. Absolūti. Skaistākais ir tas, ka cilvēks uzticās un pats tam iziet cauri, jā. Pats tam iziet cauri. Tas, ko teicu par Dievu, pilns ar kaut kādiem pierādījumiem, man arī dzīvē, zipšņiem, uzplaiksnījumiem, ar to, ka kaut kas šo visumu vada, ir šīs sakritības, zīmes, dienas, jā, kaut kas tāds. Bet es teikšu tā, ka tie ir tie zīpšņi un uzplaiksnījumi, kā Matrixā teica, glitch in the matrix, jā, kas tā kā parāda. Bet zini kā, es domāju, ka tas man ir iedots tie instrumenti un tas prāts orientēties šajā fiziskajā realitātē. Man turpat nav jālien, Ralf. Man turpat nav it kā, es varu, bet man šķiet, ka tas man tieši pat atkonektēs tālāk no kaut kādas šīs materiālās dzīves šeit, jo tas vienreiz mūžā esmu ēdis sēnes, vai tu esi ēdis sēnes? Protams. Jā, lūk, un kad tev tās sēnes, kad tu apēd, jā,
tad šobrīd es esmu tā kā savā galvā, šeit, es kā jūtu to robežu savā galvā, kad apēd to sens, man bija tā, ka es esmu ar šo, kas ir šeit, jā, es esmu viss, saprot, un kad es esmu viss, es esmu, tā materiālai dzīvei, un tai dzīvei šeit nav pilnīgi nekādas nozīmes, un lai arī tas bija interesants, eksploratīvs trips, es esmu šeit, saprot, es esmu šeit. Un nepavēlti mēs esam šeit, un nepavēlti mēs jūtam fiziski. Nepavēlti mēs neatceramies iepriekšējās dzīves. Tāpēc es atņemu savam primitīvajam prātam. Nu, teiksim tā, cilvēki domās, kā primitīvs, mēs tur izgudrojām iPhone un es māku rēķināt. Es 3D pasaules, mēs runājam par kaut ko vairāk. Jā, es atņemu savu tiesības definēt to, kas ir Dievs un teikt, kā viņš izskatās. Un tas ir priekš manis tas ir tik smieklīgi, ka tas Dievs ir cilvēka tēlā. Un tu pasties, ir tik daudz tie dievi un ir tik daudz tie dievu noteikumi un viņi visi strīdās, kurš fucking īstais Dievs. Un tad tur, tiem Dievs ir Putins, tiem Dievs ir Jēzus, tiem Dievs ir Allahs, tiem Dievs ir Buda, tiem Dievs ir tāds, visu laiku vēlme tā kā sev saprotamā veidā pārtulkot un iedot autoritāti kaut kam augstākam, kas mani vada, lai viņš uzņemās atbildību no manis. Un ir cilvēki, ir cilvēki, kurus es teiktu, ka viņi ir spēcīgi, un viņi vēl sadzīvo ar to Dievu, bet viņi uzņemās atbildību par sevi. Zini kā, man ir kaut kā, es viņu atzīstu, es ticu, es pieņemu. Un tāpat laikā es esmu atbildīgs par sevi, un es nejūtu, ka vai mani vada pa brīnumainu ceļu, un vai Dievam ir plāns priekš manis. Pieņemsim, ka viņš ir. Man nav neviens iedevis plānu, bet tad es atkal noņemu atbildību no sevis. Tas nozīmē, ka mani vada, tad labi, tad visas manas ir tā teorija par to, ka viss, kas notiek, jau man ir paredzēts, un es tikai atklāju. Jo, skaties, vārdi, kurus es pateikšu, tūlītās tev, turpmākās minūtes laikā, es tagad apklusīšu, tūlīt uz turpmāko 2 minūšu laikā es teikšu vārdus, un visi šie vārdi, kurus es teikšu, jau ir paredzēts, ka es viņus teikšu. Man apziņa to nezinu, bet skripts to jau ir paredzējis, mans lielais dzīves skripts, un lai man nebūtu tā, ka es visu zinu, es katru brīdi atklāju, man šķiet, ka tas esmu es, bet īstenībā viss jau ir paredzēts, un es eju pa skriptētu ceļu. Ir tāds teorijas, tiešām, ka tas tā arī ir, ka rītdiena jau ir paredzēta, es tikai viņu atklāšu rītā ar savu apziņu. Tas, kad es nomiršu, kā man tas notiks, kas notiks ar pagrabu, kāds būs rītdienas treniņš, kāds būs šis podcasts, vai mēs beigās sakausimies vai nē, viss jau ir paredzēts. Ja tā ir, ko es varu darīt ar to? Bet ja man ir brīvā griba, un tas nav šis, un tad man ir brīvā griba, un es veicu izvēles, un es esmu atbildīgs. Par to es varu sēdēt dīvānā un pirst, vai es varu izvēlēties, piecelties kājās un fucking atspiesties uz zemes, un izmainīt savu ķermeni un pacelt fucking grāmatu un uzzināt kaut ko jaunu, un es varu aiziet kādam ieskatīties acīs vai neiet, un tad tās ir manas izvēles, Iespējams. Varbūt tas ir skripts, kuram tev ir jāsako. Jā, bet saproti, es viņam nevaru sekot, jo viņš notiek. Viņš ir unveils before me. Es esmu jau tas skripts. Unfolding. Jā, es vienkārši esmu. Viss, ko es šobrīd saku, man jau bija paredzēts, ka šajā dienā es to teikšu, un šāda ir šī manas dzīves diena. Tas nav tā, ka es tagad izvēlos, ka es pateikšu vārdu izvēlos, un es pateikšu vārdu izvēlos. Ir jau paredzēts, ka es 2 reizes to vārdu pateicu. Un ir paredzēts, ka es apzinos, skripts ir paredzējis, ka es apzinos skriptu. Ka tu it kā apzināsies par to, kad ir apzināts skripts. Ļoti iespējams. Var ieslēgt mēs varam tur iet baigās galībās. Mēs varam iet. Kā, piemēram, par cilvēkiem, atvainojiet, pārtraucu, par cilvēkiem, ka mēs vienmēr satiekam cilvēkus ar kaut kādu ideju aizmugurē. Neviens neteikās tāpat vien. Tev ir tu tā jūti, tu tā domā? Es tā domāju, es tā tiešām domāju, un man pēdējā laikā tas pierādās visu laiku. Ir tur. Ka nekas nenotiek ir viena sieviete, kur man ir patikusi agrāk, sanāk. Un tur viss ir done, tur nekas nebūs. Un es fucking braukāju pa fucking Rīgu, un es viņu visur iet pa ielām, visu laiku. Saprotu, un es pazīstu cilvēkus, es zinu visādus cilvēkus,
es zinu visu kaut ko pazīstu, un es visur tāpat satieku cilvēks, bet tas ir vienkārši ridiculous. Tā kā man 3D, hops, rekus esmu, 3D. Nu, laikam, es nezinu, Ralf. Kāds tev ir sajūtas tajā brīdī, kad tu to redzi? Nolasi vienmēr sajūtas, pofīgi, ko redz tavs acis. Ko tavs kodols sajūt tajā brīdī? To tu, protams, neteikt publiski, bet man vienalga. Vienkārši padomāt. Kādas sajūtas pār? Tas patās, kā cilvēki runā par sapņiem. Es nezinu, vai viņi ir īsti vai nē. Jautājums vienmēr ir, kādas bija sajūtas. Tu vari redzēt tur savu ienaidnieku sapnī un varbūt labas sajūtas. Un tad ir, saprot, es ar par šo esmu daudz un tik domājis, ka man bija viss pasaules laiks, jo tajā vietā ir viss pasaules laiks. Stundas iet kā minūtes, kā sekundes, tas ir vienkārši crazy. Un tu vari ļoti daudz ko aizdomāties, padomāt, ļoti dziļi ielīst un sākt filozofēt. Kad es iekšēji, zinu, kā vispār, tas ir viens tāds piemērs, tu redzi cilvēku uz ielas, tas ir viens no piemēriem. Varbūt tev viņai jāuzrakst, ir jāuzzina. Varbūt tev viņai jāuzrakst, ir jāpasaka, es tevi redzu visu laiku, ko mēs neesam atrisinājuši. Kas karājas gaisā? Tas ir iespējams, varbūt, jā. Varbūt, un tev ir pilnīgi taisnība. Mēs pieņemsim uzskatu, ka tas ir kaut kāds visuma triggers, kurš tev met kaut ko virsū, un tu vari reaģēt uz to, vai tu nevari nereaģēt uz to. Tad vēl kā es varu tulkot to, ka visa šī apziņas, zini, es esmu atbrīvojies dzīvē, pieņemsim, no attiecībām. Un tiklīdz, pieņemsim, tu pārtrauc kaut kādas noteiktas attiecības, tev pēkšņi uzreiz ienāk kaut kāds cilvēks un iespēja dzīvot. Tiklīdz es iekšēji dziļi aizvarot acis un nomeditējot, pieņemu lēmumu, ka es esmu tur, kas es esmu, vai es to daru, vai tā būs. Ja? Pēkšņi nāk tādi notikumi un tādas iespējas, kuras tu negaidīji un kuras ir tieši īstās, kuras tev vajadzīgs. Cilvēki nāk palīdzēt, iespējas nāk. Un zini, tas notiek. Un kāpēc, dziļais ir tāds, kāpēc dažreiz sauksim to par vēl to neapzināto cilvēku, tu tā kā stāsti, tā tas strādā. Tu viņam saki, redzi, tev ir darbs, ja, un tev šeit ir droši, un tev šeit maksā. Ja? Bet tev iekšā sirsniņā ir sapnis, ka tu kaut ko gribi. Ja? Un es tev saku, tu beidz īstu rīcību realitātē. Tu pasaki tam fucking visumam, ka es gribu to un pierādi viņam ar drosmīgu darbību. Precīzi. Atsakies no tā un ej tajā virzienā. Un tas visums sadosies rokās. Un viss notiks. Un atkal šī baigā, es nevaru tagad teikt, ejiet savu tur tā visu vienkārši. Bet es tev piekrītu. Ar savu pieredzi tas pats. Ļauj man pabeigt šeit, Un saproti, bet tur ir tā ķīmija, tas varbūt viens cilvēks, viņš uzticās tev, bet es biju gatavs tam. Es noticēju sev. Es tiešām noticēju sev, un es biju gatavs pateikt, man vienalga, cik man šeit ir droši, man vienalga, ko tas man maksās, es ticu tam, ko es darīšu, un es esmu gatavs paciest dzīves nērtības, un man neinteresē, ka kādam patīk vai nepatīk. Es esmu gatavs ņemt visus Latvijas SMS kredītus, es esmu gatavs ieķīlāt savu mašīnu Mogo, es esmu gatavs zaudēt kaut kādu statusu citu cilvēku priekšā un 3 gadus dzīvot uz matraču mitrā pagrabā. Es esmu gatavs gadiem nesaņemt rezultātus, ticot, ka pēc tam es saņemšu rezultātus, es esmu gatavs kļūdīties, es esmu gatavs kritikai, un es atsakos no drošā ceļa. Es tam biju gatavs, un es nezinu, vai man šķiet, ka tur ir tāds, ka tā tas strādā, bet tāpat laikā es nezinu, vai tu vari to, kurš nav tam gatavs, tā kā tur iestumt kaut kādā ziņā. Un es tagad tev pateikšu, tu gribi būt fucking rockstars, es saku, atmet savu darbu un ej ģitāru paņem rokā, un es nevaru tev garantēt, ka tā ir tāda pareizā atbilde, un es varētu uzņemties atbildību, ka es pateiktu, kur ir recepte, tā tas strādā. Es tā kā 100 punkti zinu, ka tā tas strādā. Es to līdz sirdī jūtu, viss tā ir, bet kaut kas un kaut kāds dzīves pieredzes un viss mans rūdījums un kaut kādas apziņas, kam es esmu izgājis cauri, mani sagatavoja vēl pieņemt to lēmumu un būt spējīgam nest to visu. Jo tu vari ielektani ūdenī augstajā no aizas, tā kā ielektani aizā, nezināmajā, bet tu tā kā nolaiž zem tā ūdens un tu esi tāds,
tas augstums tevi nepārņem, tu esi šeit un tagad, un tu tanī visā vētrā, tu vari tā kā elpot, un tu ej caur to ūdeni. Un tad redz, tas cilvēks, tu viņam pasaka, lec, un viņš kā tev notic tur, viņš ielec, bet tas šoks no tā ūdens un tie viļņi un visas tās bailes, tam viņš nav gatavs. Un viņam neizdodas tādā augstajā okeānā. Un šeit ir tas posms, ka es nezinu, kam ir jābūt un kādai dzīves pieredzē un kam ir jāsaslēdzās. Zin kā, daudzi var man pavilkties līdzi un izlekt, bet es nezinu, varbūt zinu, un tas ir garāks process un garāks saruna kā tādam mentoram vai trenerim, kam ir jābūt, lai tu zem tā spiediena neapjuktu, kad tu pieņem. Jo tad, kad tu pieņem to lēmumu, kad tu ielec tanī ūdenī, neapjukt un turēt, jo tas ūdens, tas viss, tas ir tas citu viedokļi, šaubas par to, vai tā bija pareizā izvēle. Tas ir tas risks, tā ir tā nauda, tas ir tas darbs, kas jāiegulda, tas ir tas stress, tā ir pilnīga atbildības uzņemšanās par saviem lēmumiem. Un tu saproti, ka tas nav kaut kāds tūlīt man sanāks kaut kas, tam nav recepts, tam nav nekā, bet tu seko savai sirdī un tu beto to dzīvi. Tu neviens nepateiks, tev sanāks, tikai dari šito, būs risks un viss. Un tu seko tai savai sirdī, gan tai savai tai bērna sirdī, ar to pieaugušo daļu blakus, kas uzņemās atbildību, jā, un ar to tīni iekšā, kurš saka, viņš spēja viņu paņemt. Un varbūt šis podcasts un šādu sarunu un domu graudu kultivēšana ir kaut kāds vēl viens grauds, ka kāds cilvēks iet cauri savām pieredzēm un aug, un tad viņš dzirdēja šo, un tad viņš iepazinās ar to, un tas viss viņu sagatavo tam brīdim, tad, kad viņš ieleks, kad viņš ieleks, viņš spēs to visu izturēt un nomenedžēt, un viņš būs savā pagrabā, viņš izies tam cauri, un viņš leposies ar to. Jo viņš nekad neleposies ar saviem tusiem, ar savu komfortu, ar savu pasīvo dzīvi kaut kur beigās. To ir tik grūti atzīt, bet es tā tik ļoti visiem teiktu, mēs visi nomirsim. Mēs Mēs kaut kad beigsimies. Mēs beigsimies. Mūsu gaļas kostīmiņš beigsies. Jā, un es visiem teiktu, baidies nevis mēģināt un zaudēt, bet nožēlot. Neizdzīvot. Jā, nožēlot, nobīsties, nožēlot. Vienkārši nobīsties, nožēlot, ka tu nepiegāji un nepateici. Nobīsties no tā, ka tu nemēģināji un neriskēji, nejūt visas tās sajūtas. Ej tumsā. Ej tumsā. Ej tur, kur ir bail. Jā, ej tur, kur ir bail. Ej tur, kur nav droši. Ej tur. Tu tik ļoti daudz vairāk leposies. Tu jutīsi. Tu vēl gribēji pieminēt kaut ko par sektu. Ne par sektu. Par sektu. Es toreiz gribēju stāstīt, es gribēju iet uz vienu citu virzienu, un tad es aizmirstu to virzienu, jo es teicu, vai pieturam, es par to sektu gribu stāstīt. Es gribēju stāstīt, zin kā ir par ko, par mācīšanu dzīvot. Nevienam cilvēkam nepatīk, ka viņu māca dzīvot, un es dzirdu tos teicienus vienmēr, ko tu man māci dzīvot, jā? Man tāds bļāviens, tas nav pats viss pamats, ka mēs tā kā dzīvojam dzīvi un mēs mācamies dzīvot. Man tāds, kā tu iemācījies dzīvot? Kas tev mācīja dzīvot? Tu taču, kad piedzimu, tu nemācēji dzīvot. Es nemācēju dzīvot. Es nihujā nezināju. Es piedzimu kā balta lapa. Tu domā, ka man tie kompleksi vai traumas vai triggeri, kas man ir tagad, tu domā, ka es viņiem piedzimu kaut kādā ziņā. Ok, ir vietas, kur es kaut ko tu piedzimst un kaut kas ir iedzimts. Kaut kādām vadlīnijām. Jā, kaut kādām vadlīnijām, kaut tu savu tur, kas ir temperaments, laikam, vai nezinu, Es neliekšos teikt, es ļaušu, lai man kāda gudrāka grāmata iemāca. Ja šī vieta, es nezinu, vai kāds cilvēks, kurš izlasīs to grāmatu, tu drīkst man iemācīt. Es esmu atvērts, ja? Tādā ziņā. Un tas mūsu platumgrādos un mūsu valstī, un kurai es novēlu visu to labāko, un es novēlu mūsu noteikti sabiedrības daļai, un es negribu projicēt ne uz vienu. Es ticu mūsu sabiedrībai, es ticu mūsu cilvēkiem, es ticu, ka mēs esam īstenībā ļoti dziļumā spēcīga tauta, un
mūs ir rūdījuši vasaras un pavasari un melanholiski, poetiski rudeņi un sasalušas ziemas un mēs esam neskatoties uz to. Es gribēju vienkārši teikt, ka es ļoti, ļoti ticu Latvijai un vienkārši šiem cilvēkiem šajā zemes placī, un es gribu, lai viņiem ir labi, un lai viņi visi uzvar savējo, un lai viņi saprot, ka viņi nav upuri, bet viņi ir savas dzīves noteicēji. Lai viņi uzvar savu cīņu. Jā, lai katrs uzvar savu cīņu, un mēs visi esam vienā komandā. Mēs esam kopā, mēs neesam kā zobrati. Jā. Kopējo sistēmu. Jā, kopējo sistēmu, vērtības sistēmu, draudzības sistēmu, mīlestības sistēmu, valstisko sistēmu. Un vienkārši es gribētu kultivēt to, ka katrs uzlabo savu dzīvi un cīnās par sevi un iet sevi, un ka mēs vispār esot uz ielas un uz ceļiem, ka mēs tā kā, ka mēs tā kā ejam, un ka te nevis tas ir svešinieks, bet tas ir manējais. Pat ja es nezinu, tas ir manējais un tas ir mūsējais, un ka mēs palīdzēsim viens otram, bet par to mācīšanu, jā. Viss, ko tu zini un viss, ko tu māki un viss, ko tu esi uzzinājis no tām, zini, ka katram ir bijis dzīves ceļš, tu iznāc no mammas, visi iznācām no tās mammas, un tad mēs saskārāmies ar mūsu vecākiem, ar mūsu vecstāviem un omēm, ar grāmatām, ar pieredzēm, ar paziņām mūsu vecākiem, un kaut kādā ziņā visa mūsu tā attieksme un tas, kādi mēs esam, mēs uzsūcam vidi sev apkārt, bet mēs nevaram izvēlēties to vidi sev apkārt, ja? Un zin kā, ļoti daudz, ko mēs esam iemācījušies, un tas, kas mēs esam, mēs iemācāmies no mūsu vecākiem. Ja? Un dažreiz es saku, un dažreiz cilvēki nemāk savus vecākus redzēt kā cilvēkus. Viņi redz viņus kā vecākus, un viņi ar to mīlestību aizstāv viņus, un nekad nevar redzēt objektīvus. Bet, ja tu pieņem faktu, ka tu esi, tu tā kā paskaties uz sevi un pasties, vai tev vecāki bija, vai tavs tēvs bija strādīgs, vai tavs tēvs bija visu laiku tendēts, viņš tāds, hei, vajag izdarīt šito, vajag izdarīt to, viņš rūpējās par sevi, par ko viņš domāja, kas bija tavs tēvs, piemēram, viņu sauc Juris. Kas Juris bija kā cilvēks, jo zini, katrs cilvēks uz ielas ir tēvs varbūt kādam, ja? Bet priekš tevis tas ir vienkārši vīrietis uz ielas, un tu tāds, viņš dara to, un tā kā atdalies no tās mīlestības, tā mīlestība, pieņemsim, bija īsta, un jo tu esi viņa bērns. Bet kas ir Juris? Un ja tu pieņem faktu pēc dafigā izpētēm un pētījumiem, ka tu uzsūc to, kas ir tavu vecāku, un tu esi diezgan viņu lielu kopiju, un pirms tu esi noformējies līdz tiem 5-7 gadiem, tu tā kā pilnīgi uzsūc to, kā viņi dzīvo, kā viņi attiecās pret problēmām, ja, kā viņi risina, kā viņi miedarbojas ar to tuvāko sievieti, ar kuru viņi kopā. Tu esi viņi, ja, un tu mācies daudz ko no viņiem. Un tu esi tā, viss, ko tu zini, tas viss nav, tas neradās tavā galvā. Tu to visu uzzināji, tu to visu dzirdēji no sarunām pie galda, no tā, kā tavs tētis risina situācijas vai konfliktus. Tu no visiem kaut ko paņēmi un izveidoji sevi. Jā, no visiem kaut ko paņēmi, tu biji tukšs un tu neko nezināji. Un pēkšņi vienā brīdī, tu vienkārši apstājies un pēkšņi tev saka kaut ko vai cenšas parādīt. Zini, kad ir tā mācīšana vai tu labi gribi pamācīt vai parādīt kādam cilvēkam, es saku, Jēziņ, es te nesaku, ka tev jāpatīk, man patīk hokejs, tev patīk kalni, ja? Man patīk tur būvēt pagrabu, bet tev patīk gleznot, vai tu tur gribi būt top mehāniķis vai top aktieris. Nemaini to, ko tu gribi, bet tās metodas sevis sakārtošanā vai nokļūšanā uz paradums, to visu, tu taču vari to, tad tu saproti, ka tas nekas, kas ir tavs, nav tavs, tu to padari pa savu. Kāpēc? Tā kā es tev, un cilvēki tā kā nesaprot to, ka pieņemsim, es jebkurā brīdī izmetīšu kaut kādu savu uzskatu, tu man tūlīt pastāstīsi kaut ko, kas totāli mēko sensu, un neskatoties uz to, ka es to nomainīšu momentāli, kāpēc man turēties pie kaut kāda sava uzskata, jo tas ir mans viedoklis, kas tas pa sūdu, tas viedoklis, pārbaudi to savu viedokli. Skaidrs, ka taisnība nav viena. Jā, it kā nav, es ticu, ka tomēr tā pasaule strādā, kā viņa strādā, ir visādi aspekti, kuri mainās, bet vienkārši esi atvērts, ko visi tā turās pie tā sava, un neviens man un es pa savam,
visi cilvēki, kas ir atrisinājuši sevi emocionāli un palīdzējuši sev, tie cilvēki, kas ir ietekmējuši materiālo realitāti, pasniedzuši savus mērķus vai izveidojuši uzņēmumus, viņi visi gandrīz vai vienādi skatās uz to, kā sasniegt. Viņus nevieno tas, ko viņi sasniedz. Viņam katram ir uz savu, kaut kas patīk, sava kaisla, savu vēlme. Kāds grib tā māju, kāds grib šitā dzīvokli, kāds grib mežā dzīvot. Bet nonākuši līdz tam, viņus vieno līdzīgi principi. Blueprints ir vairāk vai mazāk ļoti līdzīgs. Jā, blueprints ir vairāk un vairāk līdzīgs, un tava tā neelastība, un tas ir mans, un tās bailes atlaist tos savus uzskatus, neusticēties. Un pamēģināt citādāk. Jā, pamēģināt citādāk. Tas ir tas vislielākais bloks cilvēkiem, un tas ir tas kāpiens savā tumsā, un tas ir tas darbs ar to savu ego. Un man ir tik grūti saprast, tik grūti ar laiku mainās un reti saprot, un tev neviens sliktu negrib, es gribu, lai tev sanāk. Tā kā, un redzi, pasties, es atdevu dahujā gadus no savas dzīves, un es būvēju visu laiku, pasties, cik es darbu ielicis, pasties, tu šeit esi, tie cilvēki šeit ir, lai es nebūtu pliks dirsējs, un es turpinu, ja saprotu, mēs varam runāt atklāti. Un vēl viena lieta, ko mēs ar vienu psihoterapeitu, es runāju, cik grūti mūsu Latvijas vīriešiem, tā kā ar to mentalitāti, prasīt palīdzību un teikt, atzīt, es nevaru. Es kaut ko nezinu. Es neko nezinu, un man nekas daudz kas nesanāk. Un es prasu palīdzību, palīdzi man, aizdod man, kā tu tiec galā ar šīm emocijām, kā tu nopelni, kā tu pieeji tām problēmām. Tu man paskaidroji vienreiz, es nesaprotu, lūdzu paskaidro vēlreiz, es joprojām nesaprotu, kā tev ir tas, kā tev ir šitas, un cilvēkiem saka, kā es tā uzbāzīšos, kā es tā, jā. Viņiem ir kauns. Bet, zin kā, es uzskatu, ka dzīvē jāpieņem, ka vienmēr kāds būs skaistāks, krūtāks, bagātāks, gudrāks, sportiskāks, superīgāks. Vienmēr tā būs. Absolūti vienmēr. Bet tas ir ok. Un tas ir ok, un tas ir forši, jo man vienmēr ir telpa, kur es varu izaugt. Es varu būt vēl kaut kas labāks savu versiju. Es laikam dusmojos, jo es dažreiz jūtos bezspēcīgs, jo es tiešām vēlu kaut ko labu, un es redzu, un tā kā tu pietiekami parunā, un tu saproti, ka tas cilvēks nejūtās kaut kur laimīgi. Zin kā, es nevēlos, lai kāds šobrīd klausās un domā, ka es projicēju uz viņu. Zin kā, ja tev viss ir zaibīs, tad tev viss ir zaibīs, sūti man dirst un neklausies mani un iesaka citiem šo nedzirdēt. Bet dažreiz tu tā kā redzi, ka cilvēks vēlās un tur viņam sāp, un tu pats esi tādā darītāja ceļā, un tu pat to ņēst, Bet zini kā, bet tev ir izteikts glābējs sindroms. Tā ir. Vai ne? Tā ir. Tas ir tas, ko es esmu sapratis. Es esmu tādā fāzē, es biju upuris, kurš pilnībā... agresors pēc tam, visticamāk. Tagad tu esi glābējs. Jā, tieši tā. Un šobrīd ir tā glābēja fāze, bet, zin kā, tā glābēja fāze kaut kur, nepāries pilnībā līdz galam. Viņa tagad jau iet tādā... Pēc tam ir tas līderis, tā kā iet uz priekšu. Bet tā ir tā, jebkurā gadījumā tā ir tāda, tā ir pasaule, kurā es dzīvoju, un tas ir tas, ko es māku darīt. Jā, tas ir tas, ko es māku darīt, un man sanāk tas, ko es daru. Vairāk man ir tā sāpe par to, ka nevar palīdzēt tik daudziem, cik gribās palīdzēt. Un man jau negribās... Bet visiem nevar palīdzēt, diemžēl. Daudz negrib, var palīdzēt tikai tiem, kuri gatavi pieņemt palīdzību. Un arī, jā, un varbūt es esmu lohs. Nē, absolūti nē. Tu vienkārši esi procesā. Es esmu Mēs procesā. Visi esam lohi. Tā ir. Es esmu lohs un es neesmu lohs, bet varbūt arī šī ir tā vēlme pēc tās utopiskās kaut kādas. Kas ir tā sajūta, ko tu gribi saņemt visiem palīdzot? Kāpēc tevi urda tik ļoti tā iekšā trigero, kad visi negrib līdz galam saprast lietas, kuras tu saproti vai kuras tu spēj izdziedināt? Jautājums tagad absolūti nedomā par procesu, domā tikai par vienu lietu. Kas ir tas, ko tu vēlēsi saņemt galā? Es vienkārši gribu redzēt, ka viņiem sanāk. Tu gribi redzēt mīlestību.
Jā, tas galu galā ir par mīlestību, un tas viss ir par to, ka pieņem to, ka tiešām tu vari, ka tas ir tas ceļš caur tām sāpēm, jo tās sāpes, tās jušanas, tas tie mainstream, tie citāti, kas ceļo Instagram, dzīve ir ciešanas un tā, bet tas nav, tas tā kā, ir, jā. Un ir to, un nav. Ir un nav. Kā mēs to skatāmies. Jā, un zini, un tad uztver, tu domā, kas to klausās, cik apzināti, zini, es domāju, ir tā kā, es esmu bijis tādā stadijā, kur es šo visu nezinu, un es redzētu tā kā sevi, tas Artūrs pirms 15 gadiem, es tā kā paskatītos, man kaut kāds deep shit, dzīves ir, tumsā sēž melnā Džemferijs sektants, kaut kā, galvenais, ka, zini, kā ir tā vizuālā identitāte, tā jau tā sajūta, saproti? Absolūti. Tā ir tā sajūta, bet tu jau vari stāvēt uzvalkā un būvēt savu sistemātisko uzņēmumu ar savu konvejeru, bet tur apakšā aiz jebkuras korporācijas, aiz Mārtiņa Beķerējs stāv cilvēks ar sakārtotu sajūtu, ambīciju, sapni un filozofiju. Varbūt. Dažreiz tas nāk no dusmas, bet vismaz saproti, vecīt, es jau neesmu gatavs, un es neesmu, nezinu, tur. Tas ir skatībā. 100% blisā, un daudz ko es esmu būvējis uz dusmām. Protams, tas ir labi. Arī, jā, tas ir. Jo tu redzēji, kas var sanākt no dusmām. Un tu jā, saprati, hei, jā, no dusmām tu viņus virzi kaut kādā labā vietā. Jā. Bet paldies Dievam, ka es to darīju. Tieši tā. Vienkārši, ka es to darīju. Ka tu aizgāji šo ceļu. Jā, paldies Dievam, un es nezinu, kā nodot, ka katram ir savs. Bet Artūrs 15 gadus pirms tam nevarēja to saprast. Es nevarēju to saprast. Nevarēja, un viņam nevajadzēja. Labi, zini kā es to skatos, es arī varu teikt, 3 gadus padirst no savas dzīves, bet es to skatos, es 3 gadus tiku nonulēts un turpināju no pieredzes. Nevis no jauna, bet no pieredzes. Un tas ir tas pats tev. Tu nevari ātrāk saprast, bet labi, ka tu saprati šajā dzīvē, jo daudzi nemaz nesaprot, nodzīvot šo dzīvi, kas vispār notiek. Es pat nezinu, varbūt es īstenībā risinu šobrīd sevi un nevienam neko nevaru palīdzēt. Negribu tā piekrist, tu īstenībā var ļoti daudz palīdzēt. Zini, kas īstenībā, man šķiet vismaz, ko es redzu arī ar savām augstajām peldēm, es palīdzu visvairāk cilvēkam tad, kad es vismazāk gribu palīdzēt, lai cik tas stulbi nebūtu. Nē, es tevi dzirdu. Man tad ir jautājums, kāpēc tu gribēji šo podcastu? Kāpēc gribēju šo podcastu? Kāpēc vispār es gribēju podcastu projektu vai tieši ar tevi? Es gribēju parādīt, pirmkārt, es jūtu, kad ir cilvēks, kurš mēs esam absolūti uz vienas lapas. Absolūti. Man vismaz tā šķiet. Mēs runājam vienā valodā, tā ir viena no tavām vērtībām, arī tā ir mana vērtība. Mēs saprotam viens otru. Un es gribēju to, kad mēs kopā radot varam izveidot, kad ir 2 spēcīgi cilvēki, kuri spēj iedziļināties vairāk kā tikai ārējā kupolā, bet pašā kodolā. Viņi var kopā radīt kaut ko. Un vai tas kādam noderēs? Es nezinu. Ļoti iespējams, mēs tagad vienkārši sēžam un vābuļojam. Varbūt kāds dzirdēs. Un iespējams, ka ne šodien, ne rīt, ne pēc gada, ne pēc 5, bet pēc 10 gadiem dzirdēs šo sarunu viens cilvēks. Un viņš sapratīs, fuck it, kuru čaļi pateica to, ko man vajadzēja zināt. Jo tad, kad es biju savā vislielākajā pakaļā, un man likās, that's it, es pusgadu modos un gāju gulēt ar domu, ka šī man pēdējā diena, man sāka nākt podkasti, intervijas, domu graudi, kuras es izlasīju, man bija tāds, ok, var arī šitā. Tur bija 2 stundas gars, piemēram, tajā laikā tas podcasts nebija stilīgi, bet bija intervija 2 stundu gara. Es dzirdēju vienu teikumu, kas bija 5 sekundžu garš. Viņš man pamainīja domāšanu. Viens puzles gabaliņš, vēl viens. Kāpēc tu mūs nosauc par spēcīgiem cilvēkiem? Tāpēc, kad mēs esam pirmkārt, mēs lēnam iekšā savā pagrabā, apzināti, nevis tāpēc, kad mūsu dzīve ir nolikusi uz ceļiem un pateikusi viss no way back. Tev nav vairs kur atgriezties. Tev tagad būs jāiet šī darba. Mēs viņu paši gribam. Mēs nebaidamies no nērtām situācijām. Tāpēc man šķiet, ka mēs esam spēcīgi cilvēki.
uzdoto brīdi. Te un tagad, šeit un tagad. Kāda mēs būsim rīt, es nezinu, bet es dzīvoju šodien. I guess. Man Es pretī nezinu, vai sēž man ir- čalis, cilvēks, kurš ir spēcīgs. Es tev tā redzu, es tā tev projicēju. Viņš vienkārši neeksistē, bet viņš kaut ko mēģina izdarīt ar savu dzīvi. Viņš dara, viņš kļūdās, viņš nav perfekts. Un man tas ļoti patīk. Bet es arī viņu neģodžoju savā galvā, vai man nav tā spirituālā iedomība, ar kuru es starp citu saskāros, ka es atbraucu no savas Itālijas. Un likās, kā tas cilvēks netrenējas, viņš nedomā, ko viņš ēd. Viņš nepeld augstā ūdenī, viņš nemeditē, nestāv uz naglām. Come on, nu, ko tu dari ar savu dzīvi? Es viņam to neteicu, bet es to domāju. Un nodoms ir spēcīgāks par vārdu. Un tad es sapratu, hei, Ralf, viņš nonulējies. Visiem nav jāsaprot, visiem patreiz, ļoti iespējams pēc 5 gadiem tas cilvēks būs Katrs vēl ir savā apzināts. posmā. Tieši tā. Un tad es domāju, ok, tagad man jānonulējās, bišķiņ pat raku. Jā, nevar palīdzēt cilvēku. Tā kā Nevar palīdzēt nodiršot cilvēkus. Un es ļoti daudzus redzu, aitas, kuri seko. Mēs ar tevi runājām par šo tēmu. Man ļoti nepatīk vārdus saukt, kurš to teica. Un tā, bet ja tu redzi, ka kāds ir neapzināts, tu nekad nepalīdzēsi cilvēkam viņu nodiršot. Absolūti. Ir varbūt apstākļi, kur tu viņu sagatavo un pasaka, klausies, es tev tagad pateikšu to objektīvu saiti, un vai tu esi gatavs, un tu esi šeit, lai kaut ko tādu dzirdētu. Ja tu sagatavo augsni, un tad cilvēks jau ir atvērts pats, bet tā vienkārši nodirst sabiedrību par kaut kādiem, tas, ka mēs tur subjektīvi. Tādu kopēju skatu. Jā. Un nosaukt, kad sabiedrībā, tad tas ir kopums. 2, 3, 4 cilvēki, kas viņam nepatīk, nav visa sabiedrība. Tā ir kaut kāda daļa tikai. Varbūt arī vairāk, un par to atkal var podcastu taisīt un runāt, bet man šķiet, ka ir jāpiedod, man šķiet, ka ir jātic, jādod iespēja un jāpieņem. Un tā arī ir iešana tanī tumsā. Nodirst vienmēr ir vieglāk. Absolūti. Tas ir tik vienkārši pateikt, hei, tu neko nesaproti. Jo tad es sev palieku augstāk uz citu rēķinu. Bet vai es gribu uz tādiem pamatiem dzīvot, ka es citu nodiršot, dabūnu savu stāju? Nē. Citu paceļot, dabūt savu stāju forši. Jā. Man patīk tas vārds, ko tu lietoji, līderis. Man šķiet, ka tu esi ļoti lielisks līderis personīgi. Es tev nepazīstu. Es tev tikai redzējis 3-4 reize. Bet tu esi liels līderis. Baudi. Un izdzīvo to. Es esmu arī izdzīvotājs. Absolūti, ticu. Jā. Kas tu gribēji būt, kad tu biji maziņš? Ugunsdzēsējs. Tad, kad man sāka angļu valoda iet, tad es gribēju būt tulks. Es nekad mūžā nebiju domājis, ka es izveidošu kaut ko tādu, tādos apjomos, un ka es strādāšu ar cilvēkiem. Pie pirmās lokācijas, kurā es biju 3 līdz 4 gadus, kur bija tā mazā lokācija, kuras to veidoja, dzīvoju pirms viņa nomira mans māmas māma, mana ome, un pie šīs lokācijas dzīvoja mana tēva ome. Un ir ļoti interesanti, ka šis nozīmīgais dzīves lokācija, kuras esmu izveidojis, šīs pieredzes un vietas, ka es tik daudz braucu pie savas māmas omas un pie savu tēva omas. Un saprotu, un man ir tā pēc tam tikai tas savalkās, ka es turpat maziņš staigāju pa šiem rajoniem. Un šī telpa mani gaidīja. Jā, tieši tā. Saproti? Viņa veidojās. Man ir tik interesanti, ka tur, kur es tik daudz enerģijas un dzīves esmu ielicis, ka tā telpa bija turpat blakus. Jā. Viņa bija turpat blakus visu laiku. Un es nezinu, vai tas kaut ko nozīmē un var atsaukties uz to mūsu skripta sarunu. Jā, bet viņa bija tepat blakus. Tepat šeit. Viņa tepatās bija, un viņa tev gaidīja. Jā. Viņa arī tāpat kā tu auga. Vai arī es esmu stulbs romantiķis, un tā nav? Bet man patīk tā domāt, jo mana mīļākajā grāmatā Alķīmiķi ir tieši par to teikts, ka ik pa laikam atgriezies savā tirgus laukumā, lai tu redzētu, ka tu esi mainījies nevis tirgus. Un ļoti bieži mēs atgriežoties tirgus laukumā, saprotam to, ka viss tas, kas mums bija vajadzīgs, vienmēr bija turpat blakus. Bet mums bija jāiziet pasauli, savus līkulocis un savus āplis jāatmet, lai mēs to novērtētu. Tāpat arī mēs varam tagad ļoti romantiski izteikties par to, ka īstenībā tās vietas un lokācijas jau cēla roku un teica, Artūr, ja kas es esmu šeit.
es esmu šeit. Bet tu vēl neesi tik tuvu, tas man vienkārši tā interesanti. Es nezinu, es nekad tā uz viņām neskatījos. Es nezināju, ka bet šeit apsveicām ir tas, ka tu jau par to esi aizdomājies. Kāpēc? Kāpēc tas ir apsveicam? Kāpēc? Tāpēc, ka tu gribi vairāk saprast, nekā tev vienkārši varbūt projicē 3D simulators. Es vēl saprastu tavu domu. Jā. Es ļoti ticu tam, ka mūs spoguļo ne tikai cilvēki, bet notikumi un vietas, jebkas apkārt. Traumas, viss kaut kas mums grib pateikt. Kaut ko. Tehnika, mūsu ķermeņa daļas, notikumi, kur varbūt ir vienkārši paiet garām. Nekas tur pofīgi sačukarēja to un to. Nē, tas tā. Nē, tur visticamāk kaut kas dziļāks. Ļoti iespējams, man nav taisnība. Es tagad filozofēju. Runāju no savas pieredzes. Mēs kuļamies pa dzīvi. Absolūti. Es kuļos pa dzīvi tieši tāpat. Velku sektā un sāku augstā ūdenī. Jā, ej pagrabā. Jo neejot augstajā ūdenī, tu nejutīsi to diskomfortu. Jā, tieši tā. Es tev piedāvāju justies sliktāk, lai tu justos labāk. Absolūti. Vai ne? Jo tev jāsajūt ir augstums. Kāpēc es eju vēl projām augstā ūdenī? Lai es atgādinātu savai depresijai, ka es esmu, es jūtu. Ja man ir augsti, es esmu vēl dzīvs. Mana apziņa vienkārši nelido, nav izdomājis to, ka es esmu šeit. Man sāp. Super, tas ir labi, ka man sāp. Tātad es esmu. Ines, pasties šo podcastu sarkanā gaismā, divi sēž, un viņš saka, ka ir labi, ka sāp. Tāpēc es vienkārši zinu, ka tu saproti, un es tevi saprotu. Un tieši tāpēc mēs šeit sēžam. Jā. Viņš saka, ka ir labi, ka sāp. Ir labi, ka sāp. Atnes nazi, es tev iegriezīšu rokā, tev sāp. Nē, tu mūs pārprat. Un tagad izgriežat šo te tieši ārā klipiņu un ieliekat reku divi nojūgušies čaļi. Narkomāni, sarkanā gaismā sēž. Jā. Man patīk, es esmu pieņēmis. Es esmu pieņēmis. Un kā tā? Tu bieži piemini tādu teikumu, es esmu savā misijā, es vēl joprojām dodos savā misijā. Ralf, es tagad esmu misijā. Ko tas nozīmē? Misija, gan jau man ir sava interpretācija par to, kas ir misija. Zini, kā man ir tāds teiciens, es neatceros, vai es viņu kaut kur dabūju vai izveidoju pats, jo tāds, piemēram, dienas dažādas attieksmi ir viena, tas ir mans, un ir tāds daudz, kas, ko es izveidoju, visāds, tātad pa daudz diršu. Jēgas nav nekam, jēga ir tam, kam tu to piešķir. Jā, jo it kā tā paskatoties, piedzimām, nomirsim, ir pierādījumi, ka civilizācija mirusi, tur atkal atzimusi, visa pasaule būs tur ledus laikmets, visu, ko es būvēju, pazudīs, un 3 paaudzēs nomirs visi mani heiteri un nomirs visi mani fani, un neviens visdrīzāk neatcerēsies, un arī mums tā kā šķiet, ka Michaels Jacksons ir baigā leģenda, bet drīzumā pēc pāris paudzēm kāds cits būs, un Michaels Jacksons būs kaut kas, ko tu tādu ļoti dziļi pārokoties varētu atrast, neskatoties uz to, ka mums viņš ir aktuāls jau. Man šķiet, ka Britney Spears ir baigā tur popdīva, tā kā, jā, bet jau jaunā paudze, tā kā jau, kas ir Britney Spears, un tāds, kas kā var nezināt, kas ir fucking Britney Spears. Tātad, misija, tas ir tas, ko es esmu pieņēmis par svarīgu. Es esmu pieņēmis par svarīgu darbu, es esmu pieņēmis par svarīgu sevis attīstību, es esmu pieņēmis par sev svarīgu, ka es ietekmēju realitāti, būvēju. Es esmu saslēdzis to, kas man dara laimīgu. Man dara laimīgu redzēt, kā cilvēki mainās. Man dara laimīgu to, kā cilvēki pārvar sevi. Man dara laimīgu to, kā mans darbs pierāda man pašam, tā kā dziedē manas traumas. Tā ir mana misija. Tas ir mans uzdevums. Es nezinu, vai tas ir precīzi tos, ko nozīmē misija, tulkojums. Tā ir mana misija. Mana misija, man sanāk. Man sanāk, un es ļauju sev to darīt, un es esmu pieņēmis sevi, un es to darīšu. Un tā ir mana misija. Būvēt, attīstīt, palīdzēt un savu dzīvi dzīvot. Tā ir mana misija. Tu pirms tam pieminēji vārdu mīlestība. Kas tev ir mīlestība? Mīlestība ir klātbūtne, un tas, ka tevi dzird, un tas, ka tevi saprot. Un ir tas, ka tevi dzird un atbalsta.
tā ir mīlestība priekš manis. Tā ir mīlestība. Nesaskaņu dziļāku un sajūtu nesaskaņu un lielāku risināšanu caur mieru un sarunu, jo kāds ir sāpināts un kādam sāp, un īstenībā kāds kaut ko nav sapratis, un mēs izejot no visa ārā, mēs visi gribam dzīvot, mēs visi gribam sev labu, mums visiem ir savas pieredzes, un dzīve beigsies, un neviens kaut kādā ziņā nav ļauns. Mīlestība ir redzēt, ka tas ir cilvēks. Nezinu, pats lielākais diktators ir tāds, viņš arī ir ļoti, ļoti sāpināts cilvēks. Tur jau ļoti tāls ceļš ieiets. Nezinu, vai tur var mīlestību apskaut dažus no viņiem un teikt, tūlīt, tam es neticu vispār. Bet tā ir tā mīlestība. Tā mīlestība arī pret sevi. No kā Artūram ir bail? No tā, ka viņš nepiektu uz sev klāt. No tā, ka viņš neieies pie tā mazā Artūra tajos dziļajos pagrabos, kur viņš paslaipās, lai pasargātu sevi. Tajos laikos, kad viņš pieredzēja šos bezmīlestības tuksnešus un kaut kādus pārdzīvojumus un emocionālos karus. Viņš paslaipās ļoti, ļoti dziļi, lai pasargātu sevi no sāpēm. Un, kad tu pasargā sevi no jušanas, no sāpēm, tu sev pasargā arī no mīlestības. Jo tas jušanas mehānisms, teiksim tā, tas uztvērējs, tas bērns, viņš paslaipjās. Un visa mana tāda, viss tas dzīves gājiens ir, un tas darbs ar sevi ir darīt sevi spēcīgu, dažādos veidos, fiziskā, emocionālā, lai mazais Artūrs, ja kāds zina psiholoģiju un zina, kas ir iekšējais bērns, nevis vienkārši interpretē pēkšņi, par ko viņš runā, lai viņš var drošāk nākt laukā, justies droši, just un nebaidīties, jo ja tev nebija tādi vecāki, neskatoties uz to, ka es mīlu savus vecākus, ja tev nebija tādi vecāki, kādus tev vajadzēja, tu vari pats sev būt tas pieaugušais un tas vecāks, kuri tev nebija un kurus tev vajag. Ir iekšēja bērna daļa tevī, kuras sapņo un grib just, un tu vari runāt ar viņu, tu vari runāt skaļi ar viņu, un tu vari palīdzēt viņai izjust to, ko viņa ir apspiedusi, dot viņai uzmanību, kura viņai netika dota, un izrunāt ar viņu tās lietas, kuras viņa gribēja izrunāt varbūt un pateikt. Man ir bail laikam tieši no tā, un tieši tāpēc, ka man tik ļoti bail no tā, man tas dzen dziļāk iekšā pie sevis. Un vienkārši just dzīvot dzīvi. Un dažreiz tev jāiet šitādās, lai atrisinātu to kaut kādu sajūtas lietu sevī. Vienkārši, lai tu staigātu pa brīvību, ejot uz Rimčiku, lai tu justos labi. Ir dahuja teorijas jāizlasa, un vispirms tu saproti, un tad jāveic visādas prakses, un jāliek sev visādās situācijās, lai tu vienkārši eksistētu, kā teica, dzīvot, un lai tu justos labi, un būtu mierā. Par to ir tas stāsts. Man ļoti patīk vienreiz viens teiciens par tām bērnu daļām, jo tas arī tas, ko es jau cīnos, neteiksim, ka cīnos, mēģinu apskaut mazo Ralfu un vest aiz rokas sajūtās. Jo visā citādi jau vienmēr viss bijis labi. Un man ļoti patīk tas teiciens par to, ka tās bērna daļas un sajūtas, kuras tika noliktas pēdējā rindā kinoteātrī, izaugot, būs tie, kas sēdēs pirmajā rindā un bļaus viskaļāk un noteiks dzīvi.
un tad 3D mūsu spoguļos ar to, kas nav mazajā sataisīts, nav izdziedēts. Bet man šķiet, ka perfekta tēma, perfekta sajūta, uz ko beigt mūsu sarunu, jo laiks ir paskrējis nereāli, Artūr. Nereāli, bet man jau bija tāda sajūta, ka tā būs. Un man tiešām patiesi prieks, ka es tevis iepaziņu šajā dzīvē, ka mēs esam satikušies. Jo es ticu, ka nekas tāpat vien nenotiek. Un man ļoti patika tavs zelta atslēgas vārds. Jautājums, kāpēc uzdod vienmēr to jautājumu par bērnību, kas tu gribēji būt. Tu perfekti pateici. Tu gribēji palīdzēt cilvēkiem. Tu nebija egoists, bet tu gribēji būt ugunsdzēsējs. Ugunsdzēsējs ir tās, kurš grib palīdzēt cilvēkiem. Es brīnos, ka tu neesi ārsts. Jo ļoti bieži ugunsdzēsēji kļūst par ārstiem, starp citu, kad skatās statistiku. Bet savā ziņā tu esi ārsts, jo tas, ko tu dari cilvēkiem šeit pagrabā, es vēlreiz atkārtošos, ko es jau pirms tam teicu, es ceru, ka viņi saprot, kādu tu pienesumu nes, kādu īstenībā tu dod, it kā neredzam šodien, bet ļoti iespējams uz visu dzīvi mainošu un mainīgu pienesumu. Un to nekad nevarēs izmērīt, to nekad nevarēs saprast, to nevarēs nekad, tam nav ne malas, ne gala. Jautājums, kā to katrs pēc tam paņems un aiznesīs tālāk un attīstīs. Tu vari iedot to sēklu, un tu dod ļoti spēcīgu sēklu. Visi cien tev par to, ko tu dari. Un tu esi ļoti spēcīgs vīrietis. Tu esi ļoti ar stingru mugurkaulu un ar ļoti spēcīgām vadlīnijām, ļoti spēcīgu rāmi ap sevi. Un tas, ko es redzu, ko varbūt tā ir mana projekcija, bet ko es varu atkal teikt pēc savas pieredzes, tā sieviešu enerģija dziedē. Lai cik tā iesākumā varētu šis tāda sarežģīta, tāda izaicinoša, tā ir tik vitāli svarīga, nepieciešama. Ja mēs runājam par veselīgu nākotni, veselīgu ilgtermiņu, tad bez tās mēs nevaram nekādi. Tāpēc visi cieņ tev par to, ko tu dari. Un kāds tu esi? Un īstenībā pa lielam es tev nepazīstu. Ja tā godīgi. Es esmu visāds. Un tas ir forši. Jo cik cilvēki, tik viedokļi un visiem ir taisnība. Es arī visiem nepatīku. Es noteikti neesmu visiem visparocīgākais, visforšākais. Un vienam es esmu pēdējais mēsls, nelietas, vēl kaut ko. Zinu, kas ir, viņiem visiem ir taisnība. Un arī es esmu sektants. Mēs visi esam sektanti. Vienkārši vienā sektā tur, es nezinu, kaut kāds ir toksiskāks, bet tev vajag staigāt kapucē un viņiem āzim rīkla jāgriež un jālec no aizes. Tās nav manas vērtības. Tad ir citas kopienas, kur ja tu tur izstājies, tu tur tev acīs neskatās un viņa dzimšanas dienas nesvin, tas atkal nav manējais. Viņi domā, ka es esmu kaut kāds kritušais. Es prediķoju to, ka iesāktais ir jāpabeidz, ka vārds sevi ir jātur, ka pēc sāpēm nāk kaut kas labs un fizisks darbs ir svēts un sevis objektīva redzēšana ir svēta lieta un kļūdu atzīšana ir svēta lieta un laiks ir jāciena un jāierodās laikā. Es stāstu to, ka disciplīna ir dziļa un sajūta un emocija un tā ir garīga praksa, nevis armija un stāvēšana. Tā kā saules stabuma disciplīna ir augstākā mīlestības forma un es piedāvāju būt, tad, kad tu ej kaut kādā, tāds hipnoterapija vai tāda elpošana, teiksim tā, tevi ved pie tās savā pagrabā, pie kaut kādas sāpes, vai pie terapeita, un tu ej tenī sāpē, un tur tik ļoti nepatīkam ir, ka tu tik ļoti identificējies ar to sajūtu, nevis vēl neesi tik apzināts, un tev jāiet tam cauri, lai tu tiktu galā un lai palaistu vaļā, bet tu gribi bēgt, un tad es cenšos savu lomu ielikt, es esmu tas atbalsts, es šeit un tagad, tev jāturpiniet, un tu esi tā, un tu gribi, lai cilvēkā tu pats sevi attīstīji to balsts, citi tev palīdzē, un tu tā kā, bet tur vajag uzticību, un tu centies, tad, kad
transformācija notiek ilgtermiņā un regulāri, un bez jebkāda atkāpšanās ceļa. Ja, un tad, kad cilvēks iet ilgi un viņš gravē to jauno, vecais nāk virsū ar vērienu. Jo viņš jūt, ka viņš rauj atpakaļ. Un tad, kad tevi rauj atpakaļ un tur nāk emocijas un grūtības, tev vajag kaut kādu to accountability buddy vai kāds, kurš stāv blakus un atgādina un atbalsta tevi. Jo es nevaru augt un mainīties bez atbalsta. Bez citu cilvēku atbalsta. Es nevaru viens, un man vajag palīdzību. Un ja tu tavos vārdos saki, es esmu spēcīgs cilvēks, es esmu spēcīgs cilvēks tikai tāpēc, ka man ir citi cilvēki, un es nebaidos runāt par savām jūtām, un es nebaidos prasīt padomu, nebaidos mācīties no viņiem un prasīt palīdzību un atbalstu. Absolūti piekrītu. Paldies tev par to. Tiešām paldies tev. Paldies visiem skatītājiem, klausītājiem. Tiekamies jau atkal pavisam drīz, kur gan citur, ja ne viesistabā. Paldies jums!